Liela daļa atkritumu ir pārstrādājami, tāpēc tie ir jāšķiro. Tā varam audzēt dabu un taupīt dabas resursus, kas būtu jāpatērē jaunu iepakojumu ražošanai. Rūpēties par vidi un audzēt dabas resursus patiesībā ir ļoti vienkārši meitiņa. Dabas audzēšana sākas jau veikalā, kad izvēlamies preces iepakojumos, kas ir derīgi otrreizējai pārstrādei. Tavas brokastu pārslu, piena un gardās limonādes iepakojums ir lielisks piemērs. Liksim tos līdzi paņemtajā iepirkuma somā, nepērkot jaunu poliklēnu maisiņu. Kad būsim iepakojumus iztukšojuši, saplacināsim un liksim ekosomā, jo otrreizējai pārstrādē derīgie materiāli noteikti ir jāatdala no pārējiem atkritumiem. Kad ekosoma būs pilna, iesim to izbērt pie mājas esošajos šķirošanas konteineros, kurus iztukšos iepakojuma savācēja mašīna un otrreizējai pārstrādēja derīgos materiālus nogādās poligonā. Atkrituma poligonā otrreizējai pārstrādēja derīgais iepakojums nonāks uz šķirošanas līnijas, kur tos pāršķiros, sadalīs pa veidiem, sapresēs un tālāk nogādās pārstrādes uzņēmumiem Latvijā un ārvalstīs. Rūpnīcās no izlietotā iepakojuma taps jauni materiāli, kurus atkal sastapsim veikalu plauktos. Varētu pat teikt, tie atdzims, jo nebūs jāpatērē jauni dabas resursi jaunu iepakojumu ražošanai. Tas ir tik vienkārši. Viss, kas mums jādara, mīļo meitiņu, iepakojums jānodod otrreizējai pārstrādei. Tā mēs būsim palīdzējuši audzēt dabu un taupīt dabas resursus.